Problem. Explain. Nutir, Karšelo. Box. New tire. Car fast. Tanques Bossa. Es domāju, ka ar šo skaņu mēs varam arī sākt, ne? Mega. Dubult uzvara Red Bullam. Kā dubult uzvara. Kāds pārsteigums. Zini, kas bija smuki Suzukā? Ka ķirši ziedēja. Sievietes? Ķirši ziedēja. Tev patīk aziāts? Tu esi kādreiz ar aziātu kaut ko runājies, ticēt? If I speak, I'm in trouble. Ok. Bet tas, ka ķirši ziedēja, vispār sveicinātu visi. Ķirši ziedēja. Sveiciens visiem atpilcēju klausītājiem un skatītājiem. Mēs esam noilgojušies pēc jums vairāk nekā jūs pēc mums, visticamāk. 2 nedēļas ir pagājušas, atkal 2 nedēļas priekšā. Par laimi pa vidām atpilcēju podcastu epizodu. Šodien parunāsim par to, kā ziedēja ķirši Suzukā, kas notika Suzukā, un aprunāsimies. Ir atgriezies pēc skatītāju pieprasījuma, ir atgriezusies Mazepina balva. Godīgi sakot, es nesaprotu, kāpēc mēs pazaudējām. Tā bija tā kā atpilcēja esence. Visi tie OG klausītāji, kas mums seko no pirmās sezonas, atcerās, kāda šī balva izskatījās, bet to pirmo balvu izcīnīja. Pirmā sezonas uzvarētājs bija Yuki Tsunoda. Tā balva arī aizgāja viņam. Otrajā sezonā mēs pārtrauka šī balva, un viņa pēc 4. sacīkstes 3. sezonā ir atpakaļ. Un šī balva, lai ir skaidrs arī tiem, kas klausās un nesako mums Instagramā, tad šī Mazepina balva ir par godu Krievu Formula 1 braucējiem bijušajam Nikitam Mazepinam, kas ir ikgadēji, jau kļūst par ikgadēju balvu, kura tiek piešķirta braucējiem, kurš atzīts par sliktāko vīkenda braucēju sportiskās meistarības un džentlmeniskas uzvedības apvienojumā ar zemu braukšanas spēju standartu. Šis ir baigais teksts, jā. Bet, nē, tā ir definīcija. Es starp citu, mēs man liekas, ka iespējams, ka ielikām varbūt arī savos storijos. Viņš esot atpakaļ. 742 dienas viņš bija kaut kur prom, life under sanctions, we are finally back. Zem sankcijām viņš bija. Bet labi. Nikitas ir atpakaļ. Jā. 2 nedēļu nokavēšanos, principā, bet... Parunāsim arī par šo te balvu šodien, un beigās parunāsim par visu iemīļoto atpilcēju fantasy, kā es uzkūros šajā weekendā, bet par to parunāsim beigās, kad es tikko pilnīgs ciekals pa muti sāk nākt ārā. Ja mēs tā ātri iebrīfējam, es esmu atpakaļ ieņemtajā kursā, bet man tas iepriekšējais posms ar tiem, cik tur 57 vai 70 punktiem, cik es dabūju. Man pēc kvalifikācijas bija 80 vai 90% no man viss sasniegtā. Tā kā es esmu atpakaļ, uzmanaties, bet es eju pēc babkām. Tu tā kā Okons vecīt runā. Okons patiesībā šajā gonkā kaut ko Uzmanieties no Okona. Uzmanieties no mūsu Okona, uzmanieties. Labi, parunāsim beigās par fantasy. Mulvers jau visi izbraukuši no valsts ir ārā. Viņi ir jau aizmūvojušies. Visi labi, ar ko sākās weekends? Weekends sākās ar to, ka bija lietus. Es ieslēdzu pirmajā dienā 2. treniņus. Tur vispār neviens neizbrauc pa trasi. Kā tas nospēlēja sacīkstē? Nospēlēja to, ka pirmais stints komandām bija vismaz Red Bullam, cik es palasīju un dzirdēju, tad bija tāds sliktākie stinti. Bija pirmie stinti, jo vajadzēja vēl noregulēt mašīnas līdz galam. Tad beigās jau aizgāja vairākiem braucējiem. Bet bija incidents. Sākumā notiek incidents. Un incidents ir tāds, ka Russellu nedroši palaiž virsū Piastri kvalifikācijā. Es jau pārgāju. MP kvalifikācijas. Tu pa treniņiem runāt ko? Svarīgākais treniņos bija tas, ka ķirši ziedēja un izskatījās tiešām smuki. Un tik daudz reizes viņi runāja par tiem ķiršiem. Bija fantastiski, bija skaisti. Es tieši domāju, wow, kā būtu braukt pa to trasi, ka tie ķirši zied. Tie ir ķirši vai tas ir Sakura? Jā. Sakura. Bet vai Sakura nav ķirši? Loģiski, kāpēc Japanese Grand Prix ir bijuši vienmēr kaut kādā rudenī? Jo loģiski, ka Japanese Grand Prix vajadzēja būt tad, kad zied Sakuras. Nē, tur ir vairāk pamatojumi, gan jau, kas ir noslēgt līgumi, blablabla, leģendāri trasi. Bet runā, ka Formula 1 grib aizstāt Spa, Suzuku, un vēl 3. bija kaut kāda vecā trase ar pilnīgi kaut kādām jaunām un stulbām trasēm.
Nu, tad es droši vien oficiāli paziņoju, ka šī bodīte tiks klapāta ciet, un es nezinu, pievērsīšos sieviešu pludmales volejbolam vairāk. Par to es varētu arī parunāt. Maz gan ko zinu, bet Un kas bija? tāds vizuāls podkāsts. Un tā sakarā, kas bija? Mašīnas ir tik platas un trase ir tik šaura. Jā, bet tas nozīmē, ka ir kaut kāds akcents. Nu, labi, viņa zini, Suzuka, viņa tur čīkstē, jā, ka šī nav platākā trasa un tā tālāk, bet viņi tāpat laikā ir diezgan pateicīgi tiem pilotiem un pateicīga pilotu braukšanas līmenim. Līdz ar to tur tā kā... Tie, kas māk braukt, tie arī brauc labi, un tie, kas brauc sūdīgi, tie nevar nomaskēt, ka viņi slikti. Jā, un tur parāda, visas sacensības laikā jau tās apdzīšanas bija, beidzot, nevis ar DRS, bet tur ārmaliņās gāja, samaina riepas stratēģiju, kaut kādu labāk tur saķer kaut kas. Tur jūkī pieņemsim kā performance. Parunāsim. Prieks skatīties. Mēs jau tā tik haotiski akli iesākam. Parunāsim par to Russell unsafe release, jo tur ir mani komentārs, man ir savs komentārs, es domāju, daudziem dalīsies viedoklis. Russell kvalifikācijā bīstam izlaiž virsū Piastri, atceramies. Un es domāju, nedod Dievs Russellam iedos kaut kādu sodu, kas ir saistīts ar grid penaltījiem, jo, manuprāt, tas sods, ko viņam piešķīra 5000 sods Mercedesam, bija ideāli piemērots sods. Manā izpratnē. Jo es uzskatu, ka šādiem, pitstopā, viņam bija incidents pitstopā, kvalifikācijā, šādam situācijai nevajadzētu ietekmēt sacīksti. Tā kā Russell izlaida komandu, jā, tur bija šī bīstam priekšā Piastri. Nekā tur nebija, jā, bija situācija, bet, ļoti labi, ka neiedeva sodu. Tādu grīdu penaltī, tā kā Gonkā viņi noliek zemāk. 5000 sods komandai ļoti adekvāts sods, super. Bet tas man nebija arī pārsteigums. Tāpēc, kad, pagājušajā epizodē mēs tur runājam par Alonso sodu un cik ļoti tiesneši ir vienā grāvī un lec otrā iekšā. Protams, bet cik es atceros tādā modernajā, tā kā es tā riktīgi aktīvi sakoju, nav bijuši tādi keisi, ka šitos parasti iedod tīmam. To naudas penaltī un tā kā tos braucējs neaizteik. Ja braucējs jau neredz. Dienas beigās viņam saka brauc, viņš saka, ok, labi, brauc. Tā ir. Jā. Tāpēc labi. Bet, ja iedot, tad gan mēs droši vien runāt ilgāk, ne? Jā. Es tikko atcerējos, ka man mugurā pagājušajā epizodē teica, ka lai es uzvalku McQueena krāklu kaut kādu, tad man ir gandrīz. Šeit ir rastīze. Ja zinu, kas ir rastīze. Bumper zied rastīze, un ja tev ļoti veiksies, tu redzēsiet gluži kā es. Kā čau. Labi, vēl divi. Cik reizes es redzēju šo stulbo filmu? Ļoti labi filmu. Ideāli filmu. Vēl divi pilāri, kas man pierakstīti kvalifikācijas. Hamiltons pirmo reizi ātrāks par Russellu. Opā, lillā. Kurā Q? Kā kurā Q kvalifikācijā? Tu vari uzlikt kvalifikācijas rezultātus, lūdzu? Jā, skaties. Pasties Hamiltons 7. Russells 9. Džordžiņš mīļais. Džordžiņš mīļais. Džordžiņš, jā. Veseli 0-3 ieda. Apēd. Nerastasam vispār mid-weekends. Zini? Tā kā... Briesmīgs. Mid. Redzēju, ko Alonso pateica. Kāpēc lai viņš iet uz Mercedes, ja viņš ir cipājas? Jā. Fair point. Honestly. Sālika pa plauktiem. Un Leclercam briesmīga kvalifikācija. Jā, par Leclerc tur parunāsim, bet tur problēmas, man liekas, visu weekend garumā viņam. Un, nekas manuprāt, nekas katastrofāls, bet kas man no kvalifikācijas arī pieķēries, ir, kad tas, ka Rikijs tiek uz Q2, tas ir tīri uz Zou rēķina, deva mums kaut kādu, sākumā dvēsmu par to, ka kaut kas tur ir, varbūt, bet nefigā tur. Bet laba kvalifikācija beigās abiem. Jā, ļoti interesanti. Toro Rosso, Racing Bulls 10. 11. Ļoti laba kvalifikācija. Par Gonku. Sākās Gonka. Pirmais starts, bija 2 starti šai Gonkai. Jā. Pirmajā startā, kas notiek pirmajā startā? Visu pieminētais, visu mīlētais Daniels Ricardo. Dani atzīst... Īstenībā Tsunodam bija sūdīgāks starts nekā Ricardo. Tsunoda palika vēl aizmugurē. Ricardo pabrauc uz priekšu, bet tad pirmajā līkumā Tsunoda vēlāk nobremzē aiziet priekšā Ricardo. Viņi abi sāka ar medium riepām, aizmugurē visiem softi.
tie softi sāk, visi tie, kas bija apkārt, nu tā kā tādas haizivs vienkārši apkārt abiem racing buļiem. Tas, ko es saku, ir kodās, Johaidī kodās. Un avārija, Rikārdo un Albona avārija. Parunājam par šito. No, Aiziet tavas domas. racing incidents, to be fair. Ekspektēju nedaudz vairāk no Rikārdo, ķipa no to viņa pieredzi. Tā kā Suzuka šauru trasi, zina tos apstākļus, zina, ka jūs visi tur esat kopā, zina, ka tev aizmugurē uz softiem. Nelien uz to labo malu. Tāds klasisks, jaunās formulas ēras, tāds klasisks incidents. Jā, viņas pa lielu tādas, kaut ko tur neredz, kaut ko tur tas 8 strols, ja tur kaut ko sedzies no tās strola, kaut ko tur skaties vienā spogulī, nepasties otrā. Albons arī varbūt pieredzējušāks būtu, es nezinu, Kimi. Bet viņš jau metās nost, viņš jau laicīgi diezgan metās nost. Bet viņš iebāz to purnu un tur tieši tā kā, arī nevar teikt, ka viņš riktīgi sagriezās, viņš tā, taisīja tā lēnām ciet to labo pusi. Viņš diezgan pārliecinoši viņu taisīja ciet. Ja mēs paskatāmies atkārtojumus, jau sākot no tā Hulkenberga skatu punktu, kurš bija aizmugurē, tad, Rikārdo, pilnīgi var redzēt kamerās, viņš skatās tikai uz strolu, izējā no līka, un viņš skatās uz strolu. Strols ir aizmugurē, un viņš brīvi vienkārši iet uz ārmalu, tā, ka tur neviens nebūtu. Ko viņš arī pats atzina, kad viņam likās, ka neviens tur nav. Bet, es nezinu, viņš tādā situācijā, tu esi pieredzējis pilots, tu esi tādā situācijā, ka tev viss ēd no visām pusēm. Blīns, es nezinu, tā bija viņa kļūda, ka viņš nepaskatījās tajā spogulī. Tā bija viņa kļūda, ka viņš uzgriez virsū Albonam. Albons jau tā sāka mesties, jau tur uz puses zāles, jau viņš bija ar vienu ripuli. Es nezinu, Rikārdo kļūda. Tīra Rikārdo kļūda, bet racing incidents, tādā ziņā. Racing incidents, jā, bet šajā incidentā ir viens vainīgais izteikti. Jā, Albons neko neizdarīja. Tā kā viņš neko neizdarīja. Viņš tur bija, viņš nespieda, viņa neko tur, tāpēc es teicu, tā kā, racing incidents ekspektēju nedaudz vairāk no Riki. Ar viņu pieredzi tomēr un to, cik viņš ir braucis gan tajā modernā erā, ar tām lielajām formulām. Kad tev liekas, vai viņš netur spiedienu? Vai viņš sadedzis? Kā tev liekas, vai viņš tur spiedienu? Ņemot vērā, ka vienīgais pēdējais tīmēts, ko viņš spēja nokos, bija Hulkenbergs Renault. Hulkenbergs ir arī cienījams pilots. Ir cienījams pilots, bet viņš nav Lando Norris. Un šobrīd viņš nav Yuki Tsunoda arī. Labi, tad ir vēl viens jautājums. Vai Tsunoda ir palicis labāks, vai Rikārdo vienkārši turpina būt briesmīgs? Nē, tur man liekas, ka both. Jo Yuki ir, manuprāt, mēs jau redzējām no paša sākuma, ka viņam labās dienās, tad, kad uzspīd sakrīt zvaigznes, uzspīd saule, viņam vēl vējš iepūš pakausī, tad viņš spēja būt ātrs, bet viņš bija briesmīgi nestabils un stulbs no sākuma. Tagad viņš ir savācis tās lietas, šeit arī, man tiešām liekas, ka viņš ir palicis, daudz arī stabilāks, tas nosvartāks, kaut arī tas rādio, ko viņš teica pēc tā pitstop, kur viņi tur visi kopā sagāja. Good job, honestly, good job. Un tas nebija sarkasms, un tu bez lamvārdiem viņš tur ir tik cauri. Viņš viņš vēl joprojām, es jau negribu teikt, ka viņš tur tagad ir kaut kāds Max Verstappens vai Lewis Hamiltons. Tev pēc Helmuta Marko sāc izklausīties maziņu tādu. Es esmu maziņš Helmuts Marko. Viņš nav tā kā tomēr stila nenormāli pieredzējis, bet var just, ka viņam ir 3. sezona F1. Viņš sāk parādīt kaut kādu to savu pieredzi, un tāds nosvērtāks. Labi, pagājušajā gonkārtā viņš tur arī Suicide Squad mēģināja uztaisīt. Kā es nezinu. Bet viņš Japānā saņemās, gan jāsaka. Mājas Grand Prix. Jā. Viņš visticamāk no tiem visiem pilotiem, labi, ne no visiem, bet tā Suzuka. Zin kā, Japāņiem ir tur visādas klases, kas var brauc pa to Suzuku. Tās superformulas un vēl visādas mašīnas. Es domāju, Yuki arī zina bišķīt vairāk to Suzuku nekā citas trases. Vēl tas zina, tas viss, tas ģimenes faktors, ģimene tur pitos sēdē. Viss tā mājas, māja gonka, come on. Mājas gonka, bet es nezinu. Man liekas, viņš nav ātrāks. Hot takes, man liekas, tas Racing Bulls tā formula ir daudz labāka nekā viņi ir tagad
standingā. Tām gan es varētu nedaudz piekrist, tāpēc, ka Ieliec es normāli braucēju tajā mašīnā. Es nebrīnīšos, ja pēc 2 gonkām Liams Lawsons visus pēkšņi pārsteigs ar to, ka sāk regulāri punktos iebraukt. Es atvēru Twitter, es ļoti atvainojos. Te, ja kāds redz manā acu atspulgā, kas man te notiekās. Šitā noskrīnā, lai mēs varam ielikt, ko tu atvēri. Nu, vot, man liekas, ka, nu, zin kā, Danny Ricciardo vispār ir šajā komandā Racing Bulls dabūjis otro iespēju, jo nu, viņš ir nošarmējis Kristiānu Horneru. Nu, saprotu, Kristiāns Horners vienkārši ar siekalām ir viņu ielicis tajā mašīnā. Kā viņš tajā tur Drive Survive pateica, ka viņam bija te test. He's doing 2 laps and he's just as fast as whatever. Nē, nu var jau būt, ka Ricciardo vienkārši ir tāds pilots, kas ar labu mašīnu tiešām brauc labi, bet ja tu iedod viņam viduvēju mašīnu, viņš nevar izspēst neko ārā no viņas. Nē. Jo viņš jau tos, nu jā, nu viņš jau diezgan agri sāk braukt Red Bullā, viņš tur brauc diezgan labi. Nu, varbūt vienkārši viņš ir tāds pilots. Jo ir arī tie treneri basketbolu, kas var ar, piemēram, Boris Krūmiņš, kas var ar Jelgavu tur vinēt kaut kādu 4. 5. vietu vai Valmieras basketbolu klubā vidējām komandām. Bet tad, kad viņiem iedod top līmeni, tad tur ne. Tad nav jā, īsti. Varbūt tās Ricciardo ir tieši tā. Jo es nebūtu tik pārliecināts, un man liekas, ka, lai kā mēs mīlētu Danielu Ricciardo, un lai cik viņš ir harizmātisks, lai cik viņš ir mīlēts, diemžēl, nav, un laikam arī nebūs, jo es neticu, ka braucējs arī var tik ļoti tā pārslēgties pēkšņi 2 nedēļas paiet, un viņš tagad būs tāds Daniela Ricciardo Ķīnā, kā bija, kad viņš vinēja to gonku, kur viņš Bottas late lungeoja vinēja. Atceries, tāda late breakings bija ar Red Bull. Un Tsunoda arī, viņš ir varbūt bijis ātrāks, bet es domāju, ieliec Lawsonu iekšā, es domāju, tur kodīsies. Tur būs gols golā, es domāju. Ar Somiem. Gols golā, vienmēr jau tur ir gols golā. Es laikam, ka piekritīšu, jo cik ilgi mēs runājam arī par šo. Jau apnicis runāt. Man nav apnicis runāt. bet cik var? Mēs runājam no pirmās McLaren sezonas par šo. Tas ir gadi, cik 3 atpakaļ? No pirmās epizodes, saki? Bez maz vai? No pirmās atpalicēja epizodes mēs runājam par to, ka tur viņš nevar pielāgoties tur mašīnai, Norris tur labāk pielāgojas, Norris tur ķipa nenormāli vienkārši ātrs, nevar atrast tur konfigurācijas, pēdējā labā performance viņam bija Renault laikā, kad viņš ar mid mašīnu bez nekādas piediena ķipa, kas arī tā Renault, es nezinu, tā Renault labi izties arī tajā laikā. Viņa bija ķipa mid, jo viņai bija Renault dzinējs, man liekas, bet viņa bija labi tāda forša mašīna, zin tāda. Es ķipa, protams, viņa melni izties, un varbūt man ir aizmēlēts acis, ka viņa ķipa labi izties. Bet atceries to melno ar to dzeltenu, to krāsu, kad Rikijs brauc tie sezonu. Un ka viņš taisīja labas performances, pēc viņš aizgāja prom no Red Bull. Un kad viņš tiek mašīnā, kas tur McLarens tajā tur Covid sezonā, tajā vienā no pirmiem, McLarens spēja pacīnīties par podiumiem. Viņš nebija nekur. Un mēs par reāli runājam 3 gadus vienu un to pašu dziesmu. Viņš jau ir izmests ārā. No formulas tiek atpakaļ iekšā dēļ kaut kādiem vieniem Silverstones tur testiem. Dēļ smaida savai. Jā, dēļ PR kaut kādu tur dēļ spēks. Vienalga. Varbūt tās tas, kam Horners rakstīja, ir īstenībā Daniels Ricciardo. Tas visas tās ziņas. Es 100 podi. Es gāju kaut kad nesen cauri veciem bildēm un veciem video. Jo man nebija ko darīt mājās. Un es to Bye Miss America atradu pagājušā gadā. Es biju pat piesēvojis to video savā camera roll. Kur viņš ir? Tas video, kas bija tajā Drive folderī, atceries? Jā. Viņš manā telefonā bija kaut kādi 1,5, ja ne 2 gadus. Tā ir konspirācija. Nē. Kaut kādas. Es atradu, es paņemšu screenshot Bet varbūt tas bija sūtīts. Tad? Jā. Iespējams, bet tad tas nolīkojās pilnīgi citādāk.
Nebija konteksts, varbūt. Vai viņš nebija tur kaut ko postējis. Nu, tā kā tu, es Labi. teicu, ka es esmu redzējis, un es tiešām netīšām uzgāju to video, un man liekas, es vienkārši zināju. Jo es biju kaut kur redzējis, zinu, tā kā tev ir tāda iekšējas čūņas. Bet, nu labi, Bet dažreiz tie ir sapņi. Nu nē, man ir faktos pierādījums, ka man telefonā bija tas video Gaidām saglabāts. faktu studijā. Labi. Un otrs iesaistītais šajā sadursmē ar Rikārdo bija Aleks Albons. Un apsveicam Aleksu Albonu, viņš vissliktāko statistiku F1 Fantasy. Viņam ir mīnus tur 1 miljons punkti. Man bija tādas cerības uz viņu. Vēl nekas nav beidzies, domāju. Bet viņa sūdīgā situācijā šobrīd. tas gan jā, jo tagad ir bāžas par to, es gribēju arī parunāt nākamais par to, mēs ielikām arī Instagramā aptauju, cik Viljams mašīnas mēs redzēsim Ķīnā, un 60% no sekotājiem nobalsoja, ka vienu. Un es gan domāju, ka tādam kaunam neies cauri Viljams vēlreiz, lai gan ir solīta tā mašīna uz Miami, bet es domāju, ka viņi salipinās vienkārši. Kaut ko salipinās, pievīlēs vecās detaļas, kaut kādas tur no 2022. Gada formulas. Tās detaļas jau gan jau, ka viņiem nav, bet viņiem, tur ir smagas problēmas ar to šasiju, bļāviens. To mēs parunāsim, jo es gribēju pirms tam pieminēt, kas bija pirmā lieta, kas man ienāca prātā pēc šīs avārijas, tas, ka bļāviens, cik tev svarīgi ir, ka tev komandā ir 2 pieredzējuši braucēji. Jā. Ka tu esi sūdīga komanda ar 2 pieredzējušiem braucējiem. Šajā gadījumā, piemēram, tu izdzēri? Paga. Šajā gadījumā, klausies. Tā ir man mīļākā komanda, Rol. Tā ir buņģiņa. Bet tā ir man mīļākā komanda. Šajā gadījumā, piemēram, ja mēs paskatāmies uz 2009. gada Braunu un to visu stāstu, tad tur bija tāda situācija viņiem, ka viņi izgāja startu pirmajā sacensībā. Viņiem bija Jensons, Batons, Rubens Berkelo, 2 pieredzējuši braucēji vispār. Tādi mierīgie, jā. Un viņiem pateica, bļāviens, mums pat nav frontwings neviens, tā kā, ja jūs nošķirieties, tad visi dimbā pilnīgā. Un šeit, man liekas, kaut kādas līdzīgas lietas, ka viņiem nav ko detaļas jau uzlikt, jo viņi jau bija uzlikuši tā Logana salipinātajai jau mašīnai, kuru viņš nošķēla pirmajā praktikā. Bija uzlikts ar uzlabojumiem lietas. Viņš nošķīla visus uzlabojumus. Viņš bija tik labi par to. I'm gonna crash my own car, so Albon doesn't get it. Un viņš nošķīla visus tos uzlabojumus, viņam paliek tā vecā mašīna uz startu, un tagad Albons vēl nošķīla savu mašīnu. Un tie visi uzlabojumi, ko viņi bija sataisījuši uz Suzuku, principā visi misenēja jau izmesti. Atcerēsimies arī Miks Šumahers, kā Hāsā bija. Apsties, tu ieliec Kevinu Magnusenu, ok, viņš pagājušajā gadā arī bija tur, kaut kāds... Nu jā, bet viņš tur tos priekšējos antspāns. Zini, tu kā ietaupi to naudu uz braucēju algām, jā, vai mēs paņemam šitien Loganu un Albonu, un viņi vienkārši tev šķīļ vienkārši mašīnu no vienu pēc otras, visus uzlabojas. Iedomājies, kā tu iegrābies. Kāpēc nevarēja tāds Viljams paņemt, es nezinu, var nosaukt 2 pieredzējuši braucējus, kas ir bez F1 līguma. Vettel neatļautos, kaut kādi, Kviats. Kviats? Jā, piemēram. Viņš jau ar torpīdo. Tāds. Labi, es laikam nevaru nosaukt tagad pieredzējušus braucējus, kuri sēž bez līguma. Nav, jā. Vettels nebrauktu visticamāk, ka Viljams. Kimi. Bet Kimi noperformētu. Arī visticamāk, nē. Tāpēc, jā, grūti, laikam nav tik liela izvēle braucēju. Grožāns, kāpēc tu nepaņemtu Grožānu neielēt? Labi, Grožāns ir arī. Labi, varbūt nav nemaz tik viegli tajā braucēju tirgu. Un tu esi vienkārši, tu esi izvēles priekšā valsts. Ir tā kā, vai tev devrīs nāk? Grozies, kā gribi jāmaksā, būs tā pati. Jā, un vismaz ietaupi algā. Bet jā, man liekas, uz Ķīnu būs nevis viena mašīna, bet 2. Viņas noteikti būs vienkārši tās abas Viljams mašīnas būs, es domāju, daudz lēnākas nekā viņi varēja būt. Yeah. Un iespējams nebūs tik konkurētspējīgi, kā ir pierasts šo sezonu redzēt. Tāpēc, manuprāt, visi, kas klausās šo podcastu un grib izanalizēt savu fantasy, varbūt uz nākamo posmu nav īstais laiks ņemt Viljams komandā atpakaļ. Bet šobrīd, jo viņi ir dziļā tirsā. Tā īsumā. Viņi starp āboliem dziļi ir. Jo
Viņiem reāli nav ko šipot, jo viņi ir aizsūtījuši tās 2 šasīs. Un, ja kāds ir varbūt papētījis tur F1 Logistics, UTT, tad... Tas noteikti kāds ir papētījis. Es esmu teorētiski. Viņi šipo tās mašīnas un galvenās lietas nedēļām, mēnešiem pirms tam. Kur to mēnešiem? Beidz. Tāpēc, ka tur ir vairākas frakcijas, kas tiek sūtītas. Viņi izsūta ar shipping konteinerus ļoti daudz lietas. Labi, kas ir. Ok, labi, šeit ir. Beidz 2 nedēļas līdz Ķīnai. Kurš var aizsūtīt visu savu ģimeni un apakaļ konteinerī. Viņi nebija plānojuši, ka viņi sūtīs tās ekstra šasīs no UK bāzes, kur viņi taisa. Viņiem būs jālidina ar kaut kādu dārgo avio kompāniju, cik mēs dzirdējām no Volvsa. Šobrīd 4 gongas aizdīts, ja? Tad pēc Volva aprēķiniem. Tas ir matemātiķis, Džeks. Šobrīd iztērēts jau viss budžets, kas bija sezonai atvēlēts, crash budžets. Jo, bet vairāk nevar vairs crashot. Viss beidzam, Džeki, saņemās. 4 esam aizvedījuši, cik nošķilts mašīnas? 3, 2, un vēl 20 gongas ir palikuši. Principā, es nezinu, tur, kas par šo maksās. Es domāju, ka jāņem kredīts ir kaut kāds. SMS, ka turpēc. SMS šo nesam neiedos pat. Es teiktu, Logan grib braukt. Zvani aģentam, lai meklē kaut kādu amerikāņu ēstuvi. Bet arī. Scrub Daddy kaut kādu. Labi, mēs varam Logan sārģot 2 šasīs uz Albonu. Un arī interesanti, ka es klausījos arī, kad Toto Wolffs, viņš agrāk esot strādājis arī Williamsā, viņš teica, ka tas nav pirmo reizi, ka viņi jau, arī viņa laikā, ka viņš strādājis tur, ka viņi lielāko sezonas daļu ir braukuši ar 2, un arī Mercedesā bieži vien viņam ir bijis tā, ka sezona sākās un tev 2 šasīs tikai. Jo tas ir tāds, man liekas, neesmu bijis iekšā, bet man liekas, tas ir tāds viss tāds aprēķins un bišķī risks, zini, kur tu davai nafīgi netaisam 3. šasiju, davai uztaisam tur kaut kāds upgrades vēl tik. Man liekas, tā viss. Vēl pēc tam tādā Williamsā, kur tu krapaļī pilnīgi, ka tev iedomājies tev kaut kāds 70 centi. Ne tikai naudu, bet tu arī krapaļī rūpnīcas resursus. Viņi nevar uztaisīt vienkārši tās detaļas tik ātri. Jā. Tur ir tāda plānošana, iedomājies tev kaut kāds, 70 centi eiro, tev jāpabaro bērns, jānopērk, ko tu pirksi, maizi, pienu, to bez piena sīkais izgāž visu pienu vienkārši. Nevar sīst. Nevar, nedrīkst gan, jā. Ja kādam bija jautājumi, nedrīkst, jā, nevar sīst. Un līdz ar to visām tam šasiem, viņi tagad tiešām varbūt ir kaut kāds laiks, ka viņš ņemt ārā no fantasy. Es neesmu fantasy eksperts, protams, kā jūs redzat. Pēc maniem panākumiem, bet ar to visām tām šasīs pērpētījām un to, ka viņam jāveic tie ekstra labojumi šasijām, jāsūta jaunas tā šasīs, arī visas detaļas, kas tur aizkavēsies uzlabojumi, kas nozīmē Suzuka jau bija pirmā gonga, kur lielai daļai komanda parādās pirmās uzlabotās formulas, kas nozīmē, ka... Izņemot Alpine. Tur varbūt parādījās uzlabojumi. Bet, es domāju, ka tur ir sarunātā vienkārši. Sarunātās sezona? Sarunātās sezona. Es domāju, ka jā. Jā, tad uzlabojums viņam reiz pēc 3 sekundes vienkārši atpaliek no Red Bull. Mūsdienu formulā. Kaut kur pacēlās tomēr. Okons tika ārā no Q1 vispār. Tu vari iedomāties. Okonam un Gasliem vienīgi highlight bija, kur viņas, labi, ejam vienkārši ķeramies. Kročs Viljams ir dziļā pakaļā, godīgi sakot. Tas smagi. Reāli. Ja jūs kāds ejat uz baznīcu vai lūdzaties iededzēt kaut kādu svecīti, aizlūdzēt pa Viljams. Dīdriksonu varētu aizlūgt par... Dīdriksonu, zini, ko darīja? Lūdza par savu vīru seksualitāti. Ok. Labi. Tas daudz ko pasaka. Vērtīga informācija, Kristēra. Nē, ir vērtīgi. Ja kādam bija jautājumi, nav Dīdriksonu. Ja kādam jautājumi vispār par, nezinu... Dīdriksonu un Butterfly. Varoties ciet veikals. Dīdriksonu un Butterfly, tad lūdzu pie Kristēra. Jā, droši. Labi, iziesim cauri, tad Aleks Albons. Sāksim pa visiem, izrunāsim pa gonku, pa visiem pilotiem. Sākumā pēdējā Aleks Albons. It kā jau izrunājam, vienīgā lieta, ko Albons teica, viņš bija diezgan satriekts tajā post-race interviju, varēja redzēt, viņš tur, man likās, tāds asars valda.
Viņš teica, ka bija arī tāds. Nepatīkams, tāpēc, ka tur riepas bija. Jā. Tur ir viena no vecajām tam. Jā, un viņš teica arī, ka apakšā esot ierakušās tās riepas zem mašīnas, un iespējams tur floor damage diezgan pamatīgs viņam bija. Nu, Aleks Albons, mēs gaidām no viņa kaut kāds rezultātus, bet, jāatzīst, ka Logan Sargent, lai kā viņš brauktu un lai ko, viņš tomēr finišē gonkas. Bija tuvu, lai nefinišētu šoreiz. Logans ļoti labi turējās līdz tam vienam momentam. Kur pieļāk ļoti, čutiņ pietrūk, lai ielikt sienā. Pareizi, viņš ierakās. Labi, bet tajā likumā nevar viņam pārmest. Tur arī Leclerc un Peres izgāja. Off-camber, Leclerc ir. Redz, atšķirība. Leclerc bija šī izbrauc ārā, Logans gandrīz iepirkt sienā. Ļoti. Tādā ziņā, vai es esmu pārsteigts? Nē, es esmu vairāk priecīgs. Jā, bet Logans Sargents vismaz, ja mēs runājam par fantasy, viņš ir netipiski augsts un netipiski vērtīgs braucējs arī fantasijā. Jā. Jo viņš finišē. Viņš aizbrauc līdz beigām. Apsties, viņš, piemēram, viņš sāka pēdējais, vai kurš tur viņš sāka, viņš finišē 17. Tas priekš Logan Sargent ir sasniegums. Tas ir ļoti labi. Tā ir ļoti laba gonka. Un vienmēr tu vienu reizi tikai padzīvojis pa grantu. Kā viņš varēja aiz abiem alpainiem būt? Jo es atradu ļoti foršu. Lack of skill. Lack ļoti forši bija riepu degradācija. Ir tabula par riepu degradāciju atradu un par racepace rankingu. Racepace rankingā es ielikšu visiem šita tāda liela tabula. Tad angliski average deficit in seconds per lap adjusted for different tire compounds and strategies. Sargentam racepace bija gandrīz pa 0,7 ātrāks nekā Okonam un gandrīz pa sekundi ātrāks nekā Gaslijam. Šitas, jā? Jā. Jēzus, manī točin. 1,95. Viņš bija ātrāks pa Magnusenu un Joe. Viņš vienkārši iemauc tajā, viņš iemauc tajās. Jo viņš jau tur cīnījās, viņš jau bija... Jā, viņš prešuroja priekšējos, jā. Tāpēc es arī nesaprotu, ka mēs uztaisījām bišķī to aptauju, jā, pa tiem braucējiem Sargents, Strolls un Ricardo. Sargents FP1 nošķīla mašīnu. Un izbrauc, saprotams, kāpēc Sargents ir viens no nominantiem. Jā. Es viņam iet, un viņam beidzot formula ir kaut kāda, kas tur... Uzvēc to raisiņu. Šo? Nē, standingu. Deni, Riki, izrunājām Guanyu Joe. Klusuma brīdis. Ātrumkārba noklājās. Jā. Un laikam otrā, cik saprotu, jo viņam problēmas bija ar ātrumkārbu Melburnā. Problēmas tagad. Kiks Zaubers ar atrāvienu ar tehniku netiek galā šogad. Ferrari. Kur tu Ferrari? Ferrari. Ferrari dzinējs? Kiks Zauber Ferrari. Ātrumkārba Ferrari. Jā, bet Ferrari zinot, tur ir kaut kāda atgriezumi iedoti. Pagaid. Doktoriem atgriezums iedot. Un Zaubers nemāk to atgriezumus pārvērst tā kā Haas to māk tādā normāla, kaut kādā, tur Komatsu sushi kaut kādu satais. Tas Felipe Nebrūnī vai kā viņu sauc, viņš tur sēž pie tā komanda tiltiņš, pirms gonka sēž, un es domāju, bļāviens, lūdzu iedod iespēju Bottasam pacīnīties šodien. Joe vispār nekur nebija. Jautājums pēc Guanyu Joe. No. Vai Guanyu Joe iebrauks punktos Ķīnā? Es domāju, ka nē. Savā mājas sacīkstē. Ķipa safe likmīt, ja mums būtu jāliek... kādu safe likmīt? Tas jau ir tāds, Nē, kā? Ja tu man jautā, vai iebrauks punktos? Nē. Tā kā man jānotiek? Vai viņš varētu pacīnīties pa punktiem Ķīnā? Viņš varētu pacīnīties pa pozīciju. Labi, vai cits jautājums, vai viņš Ķīnā būs bijis draudīgāks nekā pēdējās divas sacīkstēs? Būs, jā, mazais Godzilla, jā. Ne Godzilla. Ne Godzilla, Japāņa, jā? Jā, laikam. Kas ķīniešiem ir? Pūķis kaut kāds. Sociālisms. Sociālisms. Ne sociālisms, man liekas. Elektromašīnas visādas. Viņš ir pūķis. Atceries, Jackie Chanam bija tāds amulets, tas tur pasākums. Tad viņam ir tāds amulets. Labi, saka, ka viņš neiebrauks, bet es domāju, kaut kā... Ja man jāliek, tā kā lūdzu pēc nākamās epizodes ierakstiet komentārā, vai man bija izrādies taisnība, labi, var mēģināšu varbūt atcerēties, tad mēs ierakstīsim nākamo epizodu. 13. pozīcija. Labi, bet 13. pozīcija jau būtu ļoti laba gonka viņam. Ļoti labs sniegums. Un tas ir iespējams, jo, manuprāt,
Jo, Bāds un Zaubers ir parādījuši, ka viņiem tas race pace ir, ka viņi var pacīnīties. Viņi šobrīd ar tehniku netiek galā un ar pitstopiem, un tas ir viss, kas viņus iegāž. Nav, es nezinu, tā kā Bottas ir pierādījis, ka viņš ir vēl joprojām diezgan kvalitīvs braucējs. Guan Yu Zhou, neveicās vienkārši šobrīd. Tur ātrumkārba noklājās, tad tur viņam tas spoilers. Ok, fair enough. Bet, manuprāt, kaut kad ir jāpienāk kaut kādam laikam, kaut kādam Grand Prix, ka viņi būs tur un ka viņi dabūs. Kaut ko izdarīs. Un varbūt Ķīna ir tas Grand Prix. Labi, Logan Sargent, tur ir viss skaidrs. 1 no 3 nominantiem uz Mazepin balvu. Tur parunāsim par to. 16. vieta Pierre Gasly. Sūkā šobrīd. Pirmā lieta, ko viņi pateica, ir tas, ka, starp citu, Gaslīs abus startus ļoti labi startēja. Tur otrajā bišķi viņi paspied. Starp citu, jā, tā te avārija starp Okonu, abi divi kā viens esot teikuši, varbūt tā bija maska, pilnīgi, tā kā uzreiz. Bet dēļ tās sadursmes esot zaudējuši kaut kādus piespēdēju spēku punktus mašīnai un viss sacīks bez piespēdēju spēku. Ļoti patīk tie mistiskie piespēdēju spēki. Tas ir kā head issue. Jā, head issue. Nē, tā ir, jā. Lai gan es Okonu vietā nezinu, kas tur bija, jo Gaslyam var būt kaut kas, jo sanāca, ka viņam Okonu priekšējā labā riepa bija tā kā pa vidu Gaslyam formulē. Tur pa vidu, protams, kur kaut kāds ground, nezinu, tur ņemot vērā to, ka tie sidepodi ir tik nozīmīga daļa mūsdienu formulā, gan jau kaut kāds damage tur bija, bet kas tur bija tam Okonam, fig viņi zina. Bet labi, vienā. Nē, Okonam, nezinu, jā, bet, piemēram, ja mēs skatāmies riepa degradāciju, arī tagad liela tabula parādās riepa degradāciju, tad Okonam, starp citu, bija 5. labākajiem, kurš savus riepas varēja savākt, un Gaslīs bija priekšpēdējais no beigām. Es domāju, ka Okons tiek labāk ar to formulu galā, to viņš pierādīs šosam, viņš ir labāks par Gaslī. Šo turpina darīt. Nav vispār diskusijas, jā. Man bija pierakstīts pie kvalifikācijas par to, ka, jau kvalī parādās. Un reizpeisā 3 sekundes gan no Verstappen. Aplī. Nenormāli. Tas ir tik daudz. Jā, un ar to visu viņi ir Sargentam priekšā. Labi, Sargents ieprincienā. Okons tas pats, P15, turpina motivēt komandu, kas arī svarīgi, ko teica Džeks Dūvans, vismaz ir pareizais mindsets, ka tevi braucēji, kas uzmundrina komandu, ejam uz priekšu, strādājam, daram. Ņemot vērā to, ka viņi, negribētu teikt, ka Alpines ir nabadzīga komanda, mazā komanda, tā nav mazā komanda. Tā ir tāda, tā kā Aston Martin, tikai viņi ir Francijā un pilnīgi gačgāna komanda. Tad, Nē, normāli franču komanda. Jā, cerams, ir varbūt tās mazas, bet cerības, ka viņi pieliks. Valtteri Bottas. Te paliek interesanti. Te paliek interesanti tajā brīdī, kā atkal pienāk sacensība, kur Valtteri Bottas ir ātrs un viņš ir draudīgs un viņš cīnās par punktiem. Un viss notiek. Un šķiet pirmajā pitstopā un es atkal skatos gonku. 4 sekundes pirmais pitstops. Brāpaļas 4 sekundes. Un tās 4 sekundes, domāju, viss, un viņš izgāja, viņš piesedza, viņi iegāja bitos, lai piesaktu tur kaut ko, kas tur nāca, nezinu, vai Tsunoda vai kaut kas, ar ko viņi tur kodās, bet viņš viņu nosedza. Izgāja ārā, es domāju, johaidī, kur viņš pat tiem 2 apļiem to pusotru sekundi dabūja. Izgāja ārā, nosedza, un tad likās, ok, tās 4 sekundes, parasti tur 2,3, 2,6, 2,7, ok, tur sekundu vēlāk, ilgāk bija poksos un nevarēja just, bet tad pienāk tas otrais pitstops, kur sakrīt iekšā, ieiet 22. aplī, iegāja iekšā. Kāds tur 6 kaut kāds formulas 5. Strolls, Hulkenbergs, Tsunoda, Bottas un Sargents. Sargents, tur citu bija starp viņiem visiem. Jā, viņš kodās. Tāpēc saku, Sargentam bija diezgan laba gonka, neskata tos visus kļūdus. Tāds normāls Logan moments, Un Bottas, es biju atradis pitstopa laikus, izgriezīšu, ielikšu arī te. Pitstopa laikus biju atradis, tad tur bija, Bottasam bija par gandrīz 2 sekundēm vai pusotru sekundi lēnāks pitstops nekā Strollam un Tsunodam. Strolls ar Tsunodu pavadīja vismazāk laika, Strollam bija ātrāks pitstops nekā vēl Tsunodam, bet lēnāks pitstops vēl nekā Bottasam bija Magnusenam. Un Magnusens un Bottas bija 2 lielie zaudētāji, Strolls un Tsunoda bija 2 lielie uzvarētāji. Sargents vispār netiek nopietni ņemts vērā, kad iebraucās 5 mašīnas šobrīd. Un tad
Tad atkal pierādījās tas, cik ļoti tās simtaļas ir svarīgas, desmitdaļas pitstopos, kā tās komandas var iedot. Zini, tur pirmais boks 4 sekundes, nosedz vietu, ok, vismaucam tālāk. Un otrajā pitstopā tad parādījās, cik tiešām ir svarīgi tie ātrumi un ko var izdarīt. Bet sevišķi tādā midfieldā, un tur arī bija tāda. Tas izšķīra visu. Tas izšķīra, vai tu esi punktos, vai tu neesi punktos. Jo tādam Hāsam streitlainā aiziet ar vienu DRS zonu garām redzējām, cik grūti tas ir izdarāms. Nebija tur, kam tur nebija streitlains pīts arī Astonam. Zini, kā ir. Tūlītās uzliksim, tagad parunāsim, tas ir interesanti. Uzliksim vēl vienu tabulu. Tas radio, kur viņš tur audējums. Bet tas ir Mazepina balvas kontekstā, tas ir Strollam akmens dārziņā. Suzukas maksimālajā ātrumi. Speedtraps ir Suzuka, kur iznāk no 130 R. Kaut kā 10 jārdus priekš, 10 jārdi, cik jārdus, nezinu, kaut metri tur. Karaši pie 130 R izējā ir Speedtraps. Strolls tajā Speedtrapā uzrādīja par 12 ātrāko laiku. Mega. Un kas ir interesanti, viņš bija par gan iz 2 km/h ātrāks nekā Maks Verstapens. Palilā. Mēs skatāmies finiša līnijā uzņemtos ātrumus. Strollam bija 5. ātrākais. Un šķīkstē? Kiemeičs, jā. Wow. Ok, viņš, redzam, viņš sēdēja aiz Hulkenberga, un varbūt viņš bija aiz tā Magnusena arī tur ilgu laiku. Un Tsunodas viņš varbūt bija pieredzis, tāpēc, ka Speedtrapā, piemēram, Hulkenbergam ātrākais 309,8 km, Tsunoda 2. 308,8 un Magnusens 3. 307,8. Visas 3 ātrākās formulas taisnēs bija arī šīs tēr, ko Strolls kodās. Varbūt arī, tāpēc jau arī viņam likās, visticamāk, ka viņš netiek. Jā, bet principā diezgan normāls visu formu. Bet, ja tu paskaties, uz finiša līnijā Strollam 264,3, kas ir pa 6 km/h ātrāk nekā Charlesam Leclercam bija, vai Lewisam Hamiltonam. Tā kā straightline speeds viņam bija. Viņš vienkārši netika garām Hāsam, jo Hāsi nereāli ātri taisnās. Lidojā. Hāsis Monca, viņi jau skatās uz Moncu. Brīns cerams, ka cits komandas uzlabojums vispār nekādas neuzliks, jo mēs negracamies. Tos spārnus un vispār lidos garām visiem. Labs patiesībā, šis interesanti. Ļoti interesanti. Nākamais, Kevins Magnusens 13. vieta. Netrāpīja, es teiktu, stratēģiju bišķīt, jo viņam bija tas pirmais stīns ātrāk beidzās, viņš uzlika tos hārdus, viņš ar hārdiem līdz beigām čunčināja, tas, ka viņš Bottas piesedz tīri dēļ straightline speeda, 13. vieta, normāla gonga. Normāla gonga, nekādi, tā kā šeit, zini, tāds bez emociju pasākums. Vienīgais emocijas, kas man raisa kaut kāds ir Lance Strolls, kurš bija 12. Kuram nevajadzētu tur būt, bet un līdz ar to Juki paceļ mans savas akcijas tirgu un dabūn to vienu punktu 10. vietā. Niko, Strollam, bet nezinu, ko tur. Nē, bet Strollam, atgriežoties vēl pēc Strolla, bija labas apdzīšanas Strollam. Viņš arī apdzīt tajos līkumos. Vienīgais, ko es nesapratu, nafigā viņi uzlikt tos softus viņam. Jo šajā gonkā acīm redzam varēja redzēt to, ka tās, ka tu vari pabraukt tām riepām bišķīt ilgāk. Var izspiest viņām ārā un ka tie softi, nav tāda ātruma atšķirība ar, man liekas, ar medium riepām. Vēl pēc tam, ja pēdējais stints tev ir mediumos, ka tev formula jau viegli trasa ir iesilusi, iebraukt, to softs uzlēc, es nezinu, man liekas, lielāks izredzes būtu, ja viņš turpinātu to savu stratēģiju, un kas viņam tur bija tās par riepām braukt. Bet, ejam tālāk. Niko Hulkenbergs 11. Beigās ķēra un nesaķēra to Tsunodu. 50 sekundes no Hamiltona atpaliek, kas ir P9. Nenormāli tālu ir visas pārējās komandas no pirmajām 5. Tāpēc man par to Strollu. Saproti? Viņš ir vispār, tā kā... Tev rūkts mutē. Reāli rūgtums mutē kaut kāds tāds nesmukums, jo tik tālu viņam. Ja Alonso spēja tur pacīnīties par 6. vietu, kosties ar abiem Mercedesiem, tur splitot McLarens, viņš splito ko Hāsus. No Alonso spiež ārā vienkārši spiež no akmens sulu ārā šobrīd. Nē, tas 8. Es nedomāju, ka ir tik sūdīgs. Es teiktu 5. ātrākā formula. Es domāju, ka Mercedes ir labāks, tikai Mercedes galīgi nevar to formulu noķert, tā kā saprast, kur ātri, kur slikti. Jo pa Mercedes arī parunāsim tūlītās pēc Hulkenbergs. Tev ir vēl kaut kas pa Niko Hulkenbergs?
Niko tikai Hulkenberg. Cunoda izrunāts vai vēl ir ko teikt? Mazais Godzilla šajā gonkā. Nu labi, nobrūs. Nu nav vispār tiešām komentāri nosvērts. No apdzīšanas labas šīs gonkas, godīgi sakot, mans favorīts. Tā, nu pa lielo. Tad Driver of the Day tu to Yuki Tsunoda. Es iedotu Yuki. Tāpēc, ka interesanti bija skatīties. Viņš tāds, nu foršs. Uz trāsas apdzīšanas tajos līkumos, esiniekos, tur, kur vispār neredz. Nu, foršs. Slalomā. Nu, protams, viņš ko apzina. Alpine. Bet, ja izlika konas uz trasi, viņš viņu apbrauca līkumā. Nē, nu konča tur bija. Bet nu smuki, jā. Mērsis. Tā Mērsi ir tā. Nu, mid. Hamiltons. Sākumā Hamiltona 9. vieta. Galīgi nav jābūt tur, kur Hamiltonam jābūt. Bet tas pierāda to tikai, ka Hamiltons vēlreiz karjerā ir uzminējis pareizo ceļu, kas viņam jāiet. Viņš no Mērša dosās uz Ferrari, izstās, ka ir nolasījis. Mercedesam tā problēma šajā sacīkstā esot bijusi tāda, ka viņi uzliktos hārdus. Sākumā viņi tur turējās līdzi. Nu, tā kā viņi nekrita ārā. Zini, viņiem hārdi pārējiem tur bija medium vai kas tur. Un viņi nekrita baigi tālu. Nu, viņi tur sēdēja, bija Piastri, Leclerc, un tie divi Mērši uzreiz sēdēja. Bez mazāk gaidīja. Un problēma esot bijusi tajā riepu degradācijā, ka viņi nebija gaidījuši, ka tā nodils tās riepas. Hamiltonam vispār bija čau, viņš pat palaida Russellu priekšā. Jo Hamiltons teica, ka viņam esot bijis kaut kāds sadursme neliela Leclercu. Viņam bija bijis nereālais pēc tam understeers vai oversteers. Nu, karoči ar vadību nebija labi. Tāpēc viņš palaida Russellu priekšā, jo domāja, ka Russells būs ātrāks. Un vienkārši nenormāli liela riepu degradācija sākās pēkšņi. Principā tajā brīdī, kad Piastri iegāja iekšā pitos, Leclerc aizmauc vienkārši no tiem Meršiem. Vienkārši aizmauc, tā kā stāvošiem. Tur 2 sekundes aplī sāka rīt iekšā. Nu, nav ko piebilst, jo es jau pašā sākumā teicu, ka Mercedes nevis rūgtākā, bet tāda pati garlaicīgākā performance no visa. Nu, jo visu mēs tā kā tur zinājām, kaut ko tur vispārējo var beigt tad arī. Čarks. Diezgan tā, neizteiksmīgi, nekādas tur īstās performances. Lewis Hamiltons arī pēc tajās intervijās, tur. Vienīgā pozitīvā ziņa, laikam, gan jāsaka, ir par to, ka Toto Wolffs izteicies ir par to, ka viņi tagad, laikam arī Lewis to teicies, nemaldos, ka viņi zina tagad, kas čista ir tai formulai, un tad viņi tur tagad strādās. Viņi nav priecīgi tur, kur viņi ir, bet viņi tagad čista zina, kas tur ir, un tad viņi tur strādās un attīstīs viņu. Ja mēs varam paņemt kaut kādu pozitīvo daļu no Mercedes. Bet viņi ir tik tālu no... Bet, zini, tās mašīnas ir it kā tik tuvu, bet tajā pašā brīdī tik tālu. Jo tāds Ferrari īsti neko nevar izdarīt Red Bullam, tāds McLarens īsti neko nevar izdarīt Ferrari, tāds Astons un Mercedes neko nevar izdarīt īsti pārējiem, lai gan tās atšķirības ir tuvu. Nē, es teiktu šobrīd... McLarens un Mercedes kožās? Tikai tāpēc, ka Piastri bija atkal drausmīgs. Apstāties Norrisam bija ļoti slikta stratēģija. Norris varēja būt uz podiumu. Norrisam bija ļoti slikta stratēģija. Jā, viņi bija labs. Race-pace, bet teikt labāks nekā Sainz. Ferrari pirmo reizi dzīvē izdarīja labas strateģiskās izvēles. Brīnišķīgas stratēģijas izdarīja. Leclerc pateica pēc gonkas vienīgais, kas viņam ir nesaprašana, ir par tām kvalifikācijām. Jo tur es klausījos arī par to, ko viņš tur saka par tām. Pastāst. Viņš nevar uzsildīt riepas. Jā, viņi nevar atrast tos pareizos logus. Jā, tieši Leclerc, ko viņš skaidro to. Bet tu biji fair. Viņš cik ir kvalitāti, diezgan dafīgi. 4 ir tur kaut kādas Q tur pāris. Iztērēja to papildus. Pirmajā iztērēja 2 riepas. Papildus softus, lai tiktu tālāk. Tāpēc, ka pirmais brauciens bija briesmīgs. Viņš ir 10. nobraucis. Tāds bez mazai zini, tu nevari nebraukt vēlreiz. Jā, viņam dabūja braukt vēlreiz. Līdz ar to tas viss weekends tāds setots, man liekas, on the wrong foot Leclercam. Es domāju, ka varbūt iedragā arī to, tā, ja mēs tā hypothetically un vispār bez nekādiem faktiem, mēs Leclercam tur nesanāk tā riepu uzsildīšana, viņam tur vajag dabūt tur precīzo to logu, kur viņš labi var performēt, jo
lai izspiestu to kvalifikāciju. Karls tāds, dod man brauc teorētiski. Tā. Viņam pagaidām sanāk. Viņš uz laba tādā. Bet tas arī par to. Viņš, kā jūs vienmēr esat teicis, ka viņš, man liekas, nav arī tik sliktāks pilots par to Leclerc. Leclerc stila labāks, bet šeit parādās, ka viņš nav tik tālu no tā Leclerc, lai sliktās Leclerc dienās viņš viņam pārliecinoši, viņš ieliek viņam. Viņam, ir, labi, tagad ir kaut kāds varbūt tas slāmps Leclercam tajā sezonā. Un Karls Sainz turpina to pozitīvu uzņemto trajektoriju, kā tur bija futbola. Romantika. Nē, futbola romantika, bet tās paralēlas trajektorijas. Trajektorijas, līnijas. Līnijas ir savilktas. Offsides. Un vienam ir downward, uz lejas līdoši, otram ir uz augšu. Vektori. Vektori, jā. Vektori. Tur tāpēc prieks par Karlusu. Man tiešām ir prieks par Karlusu. Man patīk. Viņš pelna puspunktiņus un es domāju, pelna savus miljonus klāt nākamajam līgumam, jo es nedomāju, ka viņš paliks bez darba. Tur ir kaut kāds jau Red Bull, vai ne? Kaut kas. Bāms ir par to, ja. Un Helmuts Marko ļoti dusmīgs, ka tur iejaucās Audi. Kā var komanda, kas nav vispār piedalījusies nevienā gonkā, iesaistīties kaut kādās sarunās? Es varētu vienu cilvēku izņemt no F1. Nopietni, Helmuts Marko, man viņš zaipāl. Okay. Ejam raiti tālāk, jo mēs baigi šodien gari runājam. Oskars Piastri. Vispār degradācijas mīdījuma riepām. Es negribu teikt neko baigi sliktu, bet neko pozitīvu arī nepateiks. Ja iepriekšējās sacensībās bija tāds pozitīvs, zinu, kā, labi noperformēt, tad tagad, Labi, mēs varam parunāt 3-1 Piastri, Russells, Alonso, tā pēdējais battles starp viņiem. Oi, cik es biju priecīgs. Kur Russells? Es biju tik priecīgs, ka Russells tika garām Piastri, jo kaut gan Alonso atkal sāk spēlēt savus spēlītes, vecais viltnieks, vecā labs iedeva DRS Piastri. Bet es biju priecīgs, ka Russells tika garām, jo tas pirmais mums bija diezgan labs, kur viņi cīnījās Piastri. Kur viņš izspieda ārā viņu? Ok, 50-50. 50-50. Es piekrītu. Labi līda. Man patika, ka ir tāds optimistisks mūvs. Jā, man bija prieks, ka viņš tika garām Piastri, jo es nebiju paņēmis fantasijā McLaren. Jo šī takču Suzuka McLaren trase, blablabla. Beigās Ferrari paņēma, izpogāja visos cilindros. Bet bija tādas runas par to, ka būs Ferrari. Ka McLaren te būs un viss būs un nekā nebija beigās. Alonso arī sastāvvieta brīnišķīgs sniegums. Ļoti labs sniegums. Stabils, tiešām, malts sastāvvieta. Priekšā abiem Mercedesam, tas ir viss, ko viņi var. Vienīgais bailīgi bija šī tas, ka augstāk gan nav. Tas ir maksimums pagaidām 15 sekundes atpalikt no Norris. Tā kā mūsdienu formulā. Tas tā kā... Alonso? Jā. Lando Norris. Es uzskatu, ka Pace bija slikta sacīgas stratēģijas ziņā. Leclerc tālāk. Leclerc brīnišķīgi sacīt. Izgāzes kvalifikācija, nebūtu izgāzes kvalifikācija, būtu cīnījies par otro vietu. Tā kļūdiņa vien. Tur tā viena kļūdiņa. Labi, cik viņš tur kaut kāds 2 sekundes, maksimums. Tas jau tā. Bet varbūt arī netīrs ieps, varbūt tur ilgāk. Varbūt būtu pakoties. Bet varbūt arī ne. Jā, bet tas tāds, tāds, piedodam. Sainz, bet iedomājies, Leclerc būtu startējis priekšā Sainzam, Sainz Leclercam neko nebūtu izdarījis šajā sacīkstē. Leclerc izgājas kvalifikāciju un tas ir viss. Leclercam race pace bija, Ferrari riepu degradācija vispār bija bomba un konča. Leclerc kā tur saglabāja. Stratēģija, pace. Bērnu uz rokām nesāja. Viss bija. Viss kaifo, bet kaut kāds dzīves prieks ir atgriezies patiesībā. Protams. Tiešām var just. Dzīves prieks ir atgriezies tādā ziņā, pat ja Red Bulls vinnēja un Max Verstappen ir pārliecinoši, šī nebija garlaicīga gonka. Nē, protams. Vispār nekādā veidā, jo tāpēc, ka bija atšķirīgas stratēģijas. Tev ir stratēģijas, seko līdz, kur viņš iznāks, Leclerc ir ilgāk, tas ir ātrāk. Nav tev tā kā kaut kādā džadā uzliek viens pitstops, vai visi maucam vilcienā. DRS treniņš mūžīgs. 50 apļu DRS treniņš. Pēres, ātri pa Pērezu. Pēres, ļoti labu gonku. Negaidīt labu gonku. Arī kvalifikācijā. Ok, labi, kvalifikācijā viņš Verstapens pieļāva kļūdi. Tā kā neslika perfektu apli, ko viņš tur atbildēja. Dabūja to polu tāpatās. Tāpēc varbūt Pēres tik tuvu 0,6, ja viņš bija 0,06. Super! Ļoti labi gonku Pērezam. Super! 12 sekundes no Max Verstappen. Un, zin kā, ir atšķirība Max pa tīru gaisu brauc vai Pērezam. Pērez teica, viņam tas pirmais stints bija jānoregulē bišķi mašīna. Tas pats bija Verstappenam pilnīgi. Jākarpaļējās uz augšu bija. Jā, tas bija otrajā stintā. Otrajā stintā viņam vajadzēja trafikam iziet cauri.
Trešais stints jau bija labs, 12 sekundes no Verstapena vispār bomba. Mega. Verstapens, Maks Verstapens apsveicams 660, cik jau dienas viņš ir līderis Formula 1 kopvērtējumam. Un es uzskatu, ka Verstapena faniem, visiem Verstapena faniem izbaudiet, jo šī, manuprāt, ir, es domāju, ja ne pēdējā, tad es domāju, nākamgad es domāju, ka Verstapens pat nākamgad, ja viņiem nebūs tik dominējoši Formula un Ferrari būs ātrāks, viņš jau pakodīsies. Viņš, protams, ka kodīsies, bet es domāju, ka nebūsim vairs tik pārliecināti. Šī arī Suzuka bija, tā kā tas Red Bulls tur kustās pa tiem mesiniekiem, šī bija arī piemērota trasa, labi kustās, Verstapenam arī šitā ir mīļa un forša trasa. Es domāju, visu vēl priekšā. Aizbrauksim uz kaut kādu ielu trasi. Verstapenam nepatīk tā siena, viņš nejūtās labi. Verstapenam vajag plašums un skriet. Kur viņš ir iespies, jau bišķi klaustrofobija. Verstapenam jau... Tā kā būs interesanti apsveicam, Maks Verstapens perfektu gonku nobrauca. Brīnišķīgi sacīgs, tad Maks Verstapens tiešām pierādīja savu kvalitāti. Un... gaidām, tad, kas notiks Ķīnā, jo Ķīna nav notikusi pēdējās sezonas. Un ir ļoti grūti nolasīt, kas tad tur būs ātrs un kas nebūs. Jo tur gan ir taisna garā, supergarā, tur gan ir līkumotie, sektors otrais līkumots, trešais tāds taisnāks. Tā kā tur būs interesanti un forši. Un arī Ķīnā vienmēr ir neparedzēti laikapstākļi. Parunāsim tagad par Mazepina balvu. Ir atgriezusies šī balva, apsveicu visas trešajā sezonā. Mūsu sagaida vērtēšana. Šogad ir mainījušies noteikumi. Agrāk mēs bijām vienīgie, kas izvēlējās šīs balvas pretendents, tad šogad Instagramā notiek aptauja. Visi, kas nesako Instagramā un grib piedalīties, piesakojiet mums Instagramā, sakojiet tur līdzi. Un man ir ļoti liels prieks par atsaucību, jo šī gada pirmajā Mazepina balvas izcīņā mums ir 3 nominanti. Logan Sargent, Daniel Ricciardo un Lance Strolls. Un mums lielākais prieks ir par jūsu iesaisti, jo nobalsojuši ir, rūpīgi rēķinoti kaut kādi, arī 130 cilvēki. Kas ir diezgan daudz. Trešajā vietā šajā Suzukas Grand Prix Lance Strolls ar 19 balsīm. Lance Strolls, ja būtu dabūjis, nebūtu pelnījis. Viņš tur bija par to, ka Alonso 6. viņš ir vispār nekur vienāds formulas daudz maz abiem, un viņš čīkstēja par to straight line speed, lai gan ātrums bija tajā formulā. Jā, tomēr Stroll. Otrajā vietā Logan Sargents ar 35 balsīm, un Logan Sargents izcīna 2. vietu šajā balsojumā. Logan Sargents, Racepēs bija cīnījās, bet tomēr gandrīz ielika sienā, un nevis gandrīz, bet arī nošķīla jau vienu mašīnu. Un uzvarētājs pirmo šīs sezonas Mazepina balvu izcīna Daniels Ricciardo. Un, lai gan Danielam Ricciardo laba kvalifikācija, 11. vietais Tsunodas, tad tomēr šajā brīdī viņa karjerā un sezonā, kad tik ļoti mums vajag no viņa redzēt rezultātu, pārliecinātu braukšanu, pieredzi, ātrumu, viņš izdara visu pretēji un iedzen Williams gandrīz bankrotā. Honestly. Un par to Daniela Ricciardo izcīna. Tādā ziņā vispār ļoti labi gonku Rikiem. Jā. Daniels Ricciardo izcīna šo te balvu un ir izvirzījies pagaidām kopvērtējumā, Mazepina kopvērtējumā 1. vietā. Parunāsim par Formula 1 fantasy. Mēs esam baigi aizrunājuši, baigi gari mēs šodien runājam, tāpēc ras, saliksim pa plauktiem tūlītās. Tā tad. Man pa Formula 1 fantasy tas, ka man ir tāda škroba, ka man otra komanda performē reāli labi bezmaksas līgā, jo viņa uzvarēja šo te posmu. Un es esmu kopvērtējumā kaut kāds 7. tajā otrā līgā. Parastajā, jā? Parastajā, jā. Un es šobrīd un maksas līgā es šobrīd esmu nomainījis nosaukumu uz meklējumu sponsoru Racing, jo bāc man nesanāk nauda tiem braucējiem, kas man bija pagājušā nedēļa. Jā? Jā! Shit! Kā tev, Krister, gāja? Mēs pastamies naudas līgu.
Skatāmies tieši naudas līgu Skatāmies pēdējais posms. Nu, es biju kaut kāds tur 13. Nedaudz aiz tevīm. 13. pagājušajā posmā. Pagaidu tūlītās, jā, posmā. Tūlījās. Es ļoti atvainojos. Tūlīt. Labi, es sākšu, kamēr Kristers meklē. 14. ļoti atvainojos. 208 punkti. Tu biji, ja nemaldos, 10. Kā tu, kas pamainījās? Pastāsti savu veiksmes stāstu, jo iepriekšējā gaugā tu biji pilnīgākajā bezdibenī. Nekas nemainījās. Un tagad tu esi kaut kur. Nē, man ir sastāvs, es izēju stabilitāti. Es, draugi mīļie, es nomainīju Viljams, es jūtu, ka Viljams nebūs jau pirms šīs gongas. Bet Albons tev ir? Nomainīju Kiku Zauberu. Ļoti labi izvēle. Un kas man bija šī iegriezta, protams, fantastiski. Abas varbūt arī naiva cerība, bet bet Kiks Zaubers man likās, ka tur būs kaut kur trālā. Kiks Zaubers vēl izšaus, ticēt man. Un tad, kad Albons beidzot saņemsies un netaisīs man 20 mīnuspunktus, tad gan jūs, draugi mīļie, redzēsiet. Jūs redzēsiet. Es vēl izmantošu, izlasīšu beidzot. Ņemot vērā Albona sejas īpatnības, tad Ķīnas Grand Prix vajadzētu kaut kam būt. Tikpat labi ir Japāna. Jā, bet vēl jau vairāk par Ķīnu, vēl jau vairāk. Ja viņš Japānā nebija, tad Ķīnai jābūt. Vai arī tas kaut kāds lāsts? Cerams, bļāvis, tas Albons riktīgi griež. Bet pārējais man nav. Man ir ļoti stabils sastāvs. Verstapens, Tsunoda, Halkins, Alonso un Albons. Man likās, tādā sezonas griezumā, šis ir, būsim godīgi, es taču neiešu mainīt katru gongu. Fantasy, ja. Labi, lai gan tagad es pamainīju. Tagad es vairāk piedzīvoju. 300 eiro pirmajā vietā. Trešā vietā saņem Sotaku. Es dodu. Šis man ziedojums sabiedrībai. Malacis, jā. Tu vēl kaut ko ziedo? Kā tu esi tik labs cilvēks? Patiesībā es ziedoju. Mums bija sportogramma NBA Fantasies. Iemaksāju naudu pirmajā dienā, es teicu. Padavies. Es teicu, varēju arī pat taisno saušanu. Labi, var kaut ko jēdzīgi arī noziedot. Man gan es sāku, piemēram, mana naudas komanda sāk reāli špikot sastāvu manai nenaudas komandai, jo nenaudas komanda man tur rulē vienkārši. Man Albons iegriez arī, bet man ir labā ziņa tāda, ka man nav labā ziņas. Man Magnusens labi nobraucis Tsunoda mana komandā. Man ir Strolls un Leclerc. Es gribu nenormāli tikt prom no Strolla. Un iepriekšējā weekendā man vēl sanāca Strollu, Leclerc un vēl kaut ko Magnusenu iemainīt pret Verstapenu un 2 sētniekiem. Tad tagad man tas vairs nesanāk. Un tagad gan es esmu izvēles priekšā. Daudz komandas tajā, tur parastajā līgā. Parastajā līgā ir 70+. Jā. Ja mēs paskatāmies, uz Japānas Grand Prix tieši tad uzvaru izcīnīja Emīla komanda, šautots Emīlam, bet Emīls bija salicis. Kas ir arī ļoti trāpīgi izmantoja to limitless? Kas šī ir bezgalības zīmīt? Limitless, ka visu var salikt. Ka tu vari visus braucējus labākos salikt. McLaren vietā ielikt Ferrari, tad būtu trāpījis. Vispār būtu to smuko. Otrajā vietā Zibeņa McQueen fanu klubs. Man ļoti skauž tavu komandu. Ļoti skauž Jukņēvičs tavu komandu. Un trešajā vietā... Sargents vēl 9 punktus. Oi, laba komanda, jā. Un trešajā vietā Nota Fast Car Racing Team, kas ir šautauts Egonam Briedim. Jā, tas ir top 3 Japānas Grand Prix. Kas ir kopvērtējumā? Lielais kopvērtējums. Pēdējā vieta. Svarīgākais, sākam ar apakšu, atpulcēja podkāsts. Mārtiņš Barkāns ir nokļuvis pēdējo vietu, un Kristaps Magona ir viņu apsteidzis. Škoda Bainens ir pēdējā vietā. Ir jāpamaina. Vismaz kaut kas jāpamaina, jo konstruktoros ir Mercedes un Racing Bulls, un pie braucējiem ir Daniels Ricciardo, Lewis Hamiltons. Pārējie 3 Alonso, Leclerc un Tsunoda gan ir forši. Ja mēs skatāmies uz top 3, tad trešā vieta šobrīd Dinamo Rīga ir izkritis no trīnieka ārā. Turbo Otto. Turbo Otto trešajā vietā. Un pirmās 2 vietas ir arī tās pašas Japānas veiksmnieki Nota Fast Car Racing Team un Zibeņa McQueen fanu klubs. Es godīgi uztraucos tikai par Zibeņa McQueen fanu klubu, jo viņam ir tāds sastāvs, kādu es vēlētos, bet pārējie, es domāju, Džeki ir... Dabūs trūkties arī, jā. Es spicēju jau savus zobiņus, tā kā Ferrari.
Es nāku pēc jums. Tāpat kā tu Kristers, tu arī labi tur pēc patiesi. kaut kā Nē, nāc. es nāku, vai cita. Man ir augšupējošs vektors šobrīd. Un, jā, fantasijas vēl noslēgumā tas, ka nākamais ir Ķīnas Grand Prix. Nav braukušas komandas, tur nezinu, kurš būs ārs, kurš būs lēns. Nav ko īsti paskatīties, iedusmoties, pačakot. Tāpēc, nezinu, gaidam Ķīnas Grand Prix, sekojam līdz free practicēm un tad liekam komandas došiem pēdējā pašā brīdī. Jā, jāliek viss ātrāk, tāpēc lietām laiks. Jā, tas arī viss šodien no mums. Paldies, ka klausījāties un tiekamies pēc Ķīnas Grand Prix. Kas ir pēc nedēļas? Kad tu atpakaļ Instagramā pieredzēsies? Es tagad esmu, es esmu Instagramā, bet es esmu vienkārši atpalicēju Instagramā. Okay. Ja jums kādi jautājumi, rakstiet Kristianam atpalicēju Instagramā. Uz manu numuru 2. Paldies, ka skatījāties šo epizodi. Atstājiet kādu komentāru laiku un tiekamies nākamajās serijās. Čau! Čau!